Raidījums taps ar Sijā Motofavorīts atbalstu. Nu ko, atkal viens vakariņš ir klāt, un motociklisti ir kopā ar jums. Paceļosim nedaudz pa pasauli, pastīsimies, kas notiek visapkārt, jo gal galā taču ir vasara. Par kādu notikumu, kurš jau ir nedaudz vēstura, bet kas notiek šeit pat Latvijā, Balvos, liels mototūsis. Braucām gan ar motocikliem un skatījāmies, kā cilvēki nakšņo. Un galvenais, kas ir jāzina līdzbraucējai. Jūnija mēnesī Balvos notiek pasākums ar nosaukumu Motociklu vasara. Protams, motociklu vasara jau šobrīd ir pilnbriedā, bet atskatoties uz šo notikumu, var teikt, ka pēc Rīgas pasākumiem, kur pulcējās ap 4000 motocikliem, šis balvu pasākums pulcēja gandrīz vai ceturto daļu no šīs skaita. Un tas ir priekš Latvijas un priekš vasaras, tas ir ļoti, ļoti ievērojams un nozīmīgs. Bet galvenais jau nozīmīgais ir tas, ka pulcējās pozitīvi cilvēki ar motocikliem, un arī pilsētā ir interesanti skatīties. Par to, kā notika šis pasākums, kā cilvēki priecājās, par to tad nākošajās minūtēs mēs arī varēsim vērot. Vēl tikai piebildīšu, ka braucot cauri balviem, nevienam no iedzīvotājiem nelikās traucējoši šī motokolona, bet par to jau jūs varat spriest paši. Skatās, kurš dara. Piedodiet, bet es esmu pirmo reizi šeit. Kā jums patīk? Ļoti. Es domāju, līdz vakaram patiks? Es domāju, jā. Līdz rītam drīz. Līdz rītam, Jūs līdz rītam? kas zupa būs. Jūs to zupu gaidīsiet, jā? Jā, jā, Pokmeļiem, kas būs. Jā. Jūs esat no šejienes, no Balviem? Es no šejienes. Kā jums tā parādas lielais trats pa to pilsētu patīk? Traucē vai patīk tomēr? Patīk. Ja tas būtu ikdienā, varbūt traucētu vienreiz gadā, tas ir skaisti. Ar moci tas ir super, jo mocītis tas ir izbaudi, tu visu svaigo gaisu, vējš, tas ir, vienkārši tās ir tādas sajūtas neatkārtojums, kur nekad mašīnā braucot neizbaudīs. Pavasarī brauc ceriņas, smaržo ievas, tagad sienas smaržo, vienkārši super. Jūs varētu divos vārdos raksturot, kas tad ir līdzbraucēji? Tas ir pasažieris vadītājiem. Un arī palīgs? Un arī palīgs, jā. Kas ir jāzina īstai līdzbraucējai? Tas ir jāzina Ātri, kas ir līdzbraucējai? Kas ir jāzina līdzbraucējai? Vai labs šoferīts? Labs šoferīts? Jū. Ir labs šoferīts? Ir labs? Lai labs, jā. Ir labs, jā? Paliks atmiņā uz visu. Jā, vienam balvam ir... Man te ir VIP vieta. Šitā ir VIP vieta. Pie šitā te būdiņa man piesēdz vējus. Jā, man te visi savēji. Šitā viss piesēdzās te ļaunie rietumu vēji. Jā, un te vienmēr Balvos atbraucam vai ne, viršos uzlīst lietutiņš, novelkam lietas drēbes, atbraucam, vakarā uzkrāmējos, lietas vienmēr pāriet. Katru gadu es šitai uztaisu sev VIP piedestāliņu. Un te atpūšos no rīta kā gurķīts. Balva ir tā kā ielejā un no visām pusēm satiek motociklas traumas. Kaut ko šitādu es vēl tikai biju redzējis, bet ir super rallijā, kad visi benzīna tanki ir pilni ar motociklistiem. Kafejnīcās nav iespējams pasūtīt ēst, jo stāv jau priekšā rinda ar motociklistiem. Cilvēki ir nocietušies, šitā ir pirmā labā brīvdiena pēc atklāšanas. Klausiet, visām pašvaldībām lūgums. Akmeņus novāciet no krustojumiem. Jā, bet to mēs sakam jau. Ja tas ir bezcerīgi. Cik gaz tas ir bezcerīgi, ne. Es vēl gribētu parhodāt, protams, pa ceļu stāvokli, vai ne, jo muti ir jātur ciet. Citādi plombas lido ārā no zobiem, kratoties pa mūsu ceļiem. Bet arī tas ir bezcerīgi, jo... Ir līdzutēji! Man liekas, viss jau skaidri izsaka to, ka braucam pilsētās ielās, cik bija daudz skatītāju, kas gribēja redzēt moču parādi. Es vienmēr esmu teicis, Balvos iedzīvotājiem patīk motociklisti. Viņi ciena tehniku, un viņus neviens nebija piespiedis iziet ielās. Viņi paši nāk un skatās, viņiem tas ļoti patīk, un mēs esam gandarīti, ka spējam sagādāt prieku. Katru sestdienu notiek kāds pasākums kādā Latvijas malā, un, ko es gribu teikt motociklistiem, tas galvenais pasākums tomēr ir Kurlands, un visus gaidām Kurlandā.
Tagad mēs zinām, kāds ir īsts līdzbraucējs, kā ir jābrauc, kas jāņem līdzi un ar ko jārēķinās. Vēl tikai tāda lieta, ja mēs dodamies tālākos ceļojumos, noteikti paņemiet līdzi lietu starpu. Par lietu nākošajā sižetā. Hamburga Harley Days. Tieši pa Jāņiem šis pasākums notika Vācijā, Hamburgas pilsētā, kā jūs noprotat. Nu, un mēs izvēlējāmies šo ceļojumu, pārcēlāmies pāri uz Stokholmu, tad līdz Dienvidu Zviedrijai Helsingborgai un slavenais brauciens pāri Malmes tiltam. Brauciens bija ar piedzīvojumiem. Kopenhāgenā dabūjām tieši svētku dienā iegriezties pie Harley dīlera, lai salabotu kādu salūzušu mocīti. Tiesa gan svētku laikā to nebija iespējams izdarīt, to mēs arī tur atstājām un tālāk devāmies ar 2 motocikliem un 1 automobīli Hamburgas virzienā. Jāpiebilst, ka visu laiku mums draudzīgi laika apstākļi tomēr nebija. Lija kā pa Jāņiem, nu kā tam jābūt, kā sāka līt, tā no rīta līdz vēlam vakaram, un tas arī laikam ietekmēja pašu Hamburgas Harley pasākumu. Lai arī ļoti labi organizēts, ļoti labi novietots pašā centrā, tirgus placī, parkā. Daudz tirgotāji, lielas estrādes, muzikāls noformējums, bet lietas bija atstājis iespaidu. Un, ja tā godīgi, tā ap 1000 dalībniekiem tieši motocikliem. Parāde bija cauri visai pilsētai, tāpat arī kā pie mums Rīgā tas notiek, atgriežās atpakaļ, bet tas mīnus bija, ka lietus lija. Ko es gribētu piebilst par šo ceļojumu? Ja jūs dodaties šādos braucienos, vienmēr pārbaudiet kārtīgi, kā jūs mocītis strādā, vienmēr ņemiet līdzi lietusstērpu un nekad siltas drēbes nebūs par skādi. To nu gan atcerieties. Nu ko, Hamburga Harley Days ir noslēgušās. Nu visas vienīgā lieta un tāda sajūta, ka tu brauc ar motociklu pa upes gultni. Visu laiku ūdens, un nekad nebeidzās šis ūdens. Bet kādreiz jau arī beidzās, un ja ir runa par ūdeņiem, par to mēs nākošajā stāstā. Bet pirms mēs ķeramies klāt ūdeņiem par ģeniālo Vespu. Kāds pasākums, kurā jūs varat piedalīties un vinēt sev balvu. Tad 2 biļetes uz Pozitīvus festivālu. Jums jāpaņem ir fotoaparāts un jānofotografē kādā ikdienas vai dzīves situācijā šis te rollers. Un jāatsūta mums uz vespas5@gmail.com. Tad vespas5@gmail.com. Šī te bilde neapstrādājiet ar to photoshopu, bet sūtiet kādas ir. Un 2 biļetes, un kurš nebrauc uz Pozitīvus, nu, tas paši ziniet, kas ir. Motocikls ir motocikls, un arī ūdens motocikls ir motocikls. Un kad, ja ne tagad, ja ne vasarā, kad varam peldēties, lai arī pavēsas laiks. Ūdens mocis Latvijā parādījās pagājušā gadsimta 90. gados, un pat bija pirmsākumi. Sākām arī būvēt un konstruēt. Protams, izmantoja vihuru vai valshodu motorus, bet korpusus taisīja paši pēc labākiem paraugiem. Un arī publikācijās mēs redzam, interese par šiem daiktiem ir bijusi vienmēr. Nu, un šodien jau ūdens motociklis prasa zināmas iemaņas, kā arī vadītāja apliecību. Bet šodien mēs runāsim par tiem ūdens motocikliem, kurus ražo kanādieši, viena no jaudīgākajiem pasaulē – Seadu jeb BPR produkcija. Nu, šis ir tas, ja varētu tā teikt, visglaunākais ūdens motocikls, ko šobrīd pasaulē ražo. Vispilnākā luks versijā, tas ir turismu ūdens motocikls, vairāk, teiksim, ģimenes izklaidē, bet viņš ir ļoti, ļoti tehnoloģiski aprīkots. Viņam ir tā visjaunākā un vislabākais aprīkojums, kas ir šobrīd uzstādīts, tas ir šī uzkare, kad principā viņš ir korpusā. Apakšējā laiva ir augši ir saistīta ar gaisa spilveniem, līdz ar to viņš ir šādā veidā mīksts un viņš slāpē tos triecienus, kas ir nāk no korpusa augšā uz braucēju. Svarīgākā lieta, ko vajadzētu zināt, ir, ka motocikls ir jāuzsilda. Kā jebkura tehnika. Pirms sākiet braukt, tad viņš ir jāuzsilda. Cik ilgi? Nu, kāda minūte, 2, jo
ir vajadzīgs, lai motos sāk strādāt normālā režīmā, gan sveces, gan tas kompresors, jo principā ūdens tehnika strādā divos režīmos uz ūdens, vai nu pilnas jaudas režīmā, vai nu neitrālajā. Teiksim, tā kā viņam nav tā kā mašīnai, kad ieskrienās un ripo. Te ir tā atšķirība, tāpēc ir vajadzīgs arī tās lielās jaudas motoriem un tādām lietām, lai var dzīt viņus priekš, jo ātrāk brauc, jo vairāk jaudu patēr. Nu, šobrīd mums strādā tā brīnuma ierīce, tā aktīvā bremze atpakaļgaita, kas ir kā neitrālais, redzam, motors rūts, mēs nekur nebraucam. Līdz ar to viegli ir aizbraukt, viegli ir piestāt, nodemonstrēšu pāris manevrus. Uzspiežot gāzi, motocikls automātiski ieslēdzās uz priekšu braukšanas režīmā. Līdz ar to mēs varam manevrēt uz priekšu un iebraukt ostiņā. Nospiežot vienreiz bremzi, motocikls ieslēdzās neitrālajā. Pieturot, ieslēdzās atpakaļgaita. Mēs varam pabraukt atpakaļgaitā, kā mums vajag. Lūdzu, varam ieparkoties pavisam mazās vietās. Brīvi bez... Te ir bišķi jāpiešaujās ar to smuko bremzi darboties, bet... Te nu mēs esam. Izvelkam šo galu un pietinam. Tas jau viss ir iekšā. Jā, un jums nav... Nofiksējās. Nofiksējās un viss, un tāda padarīšana ir priekšā un aizmugurē, un ja jūs kaut kur esiet aizbraucis, jums nav jāmeklē striķis no bagāžas nodalījuma vai gali, un lai pietauvotos, tas viss šeit ir jau Es skatos, aizmugurē ir arī šādi iedobumi. Tas ir tā kā domāts slēpošanai, peldēšanai. Nu, tie iedobumi domāt vairāk, ja slēpotājs slēpo, piemēram. Tad ir otrs sēdētājs aizmugurē, kas skatās, kā tam slēpotājiem iet. Un līdz ar to viņš šitā sēž, vēro un dod komandas priekšā braucošam. Šeit tiek āķēts slēpotājs vai pūšļu braucējs, un līdz ar to viens var sēdēt atpakaļ skatā un vērot, kā tur viss notiek. Svarīgi šī lieta ir varbūt nevis tik daudz kā vērot, bet ja, piemēram, brauc ar bērniem, tad to bērnu vajag visu laiku redzēt un arī dot kādas komandas, pastāstīt. Līdz ar to šādā veidā sēžot, to var veikt. Vienkāršāk redzēt, dot komandas, cēlies, sēdi, pietupsties. Treneriem tas ir ļoti labi. Nu, šeit mēs varam redzēt to ūdens temperatūru. 20 grādi. Jā, šobrīd ūdens šeit ir 20 grādi. Līdz ar to ir arī peldēties patīkami, bet jāsaprot, ka tā ir virskārta. Tur, kur motis pieskarās. Te mēs varam arī redzēt degvielas patēriņus ielikt, ko mēs konstanti redzam, cik mēs ātri braucam, iestādīt visu laiku. Ja mēs tiešām braucam tālos ceļojumos, tad mēs varam iestādīt konkrēto degvielas patēriņu un turēties pēc iespējas mazākajā patēriņā, lai mēs tālāk varam aizbraukt. Tad, kā jau kārtīgs turisma motocikls, ir aprīkots ar ļoti daudz dažādām bagāžas novietnēm. Šeit ir viena diezgan dziļa, kur daudz mantas var sakrāmēt bagāžas novietni. Tad ir arī šeit bagāžas novietni, kur tās koferīts ir sausais, noslēgts, un viņš ir izņemams ārā. Ja, teiksim, vajag sakrāmēt mājas mantas līdz, tad šādu koferīti aiznes mājā, sakrāmē un atnes, ieliek vietā viņu. Ja, teiksim. Tad vēl viena bagāžas novietne ir šeit. Principā tā ir tāda, kur var slēpošanas rīkus vai galus vai striķus sakrāmēt iekšā šeit un šeit pa sāniem. Platforma varās vaļā.
Dažos vārdos var pateikt to, ka teiksim, tā braukšana īpaši zinības jau tur nevajag. Gāze, stūri tieši tāpat kā motociklam. Bet, kas attiecās uz tām pārējām lietām, tomēr kaut kas ir jāziņa. Tu gribi noparkoties, ir bišķi jāpatrenējās. Kā jebkura lieta, arī moci braukt ir jāmācās, arī ūdens motocikli jāmācās braukt. Un atcerieties to, policija dežurē uz ūdeņiem. Un, ja jums nav vadītāja apliecība, var iznākt nepatīkama saruna. Tā kā aiziet, izpildiet testu, esot samērā vienkārši dabūjam šī apliecība. Bet, jauda tur ir šitā. 260 zirgi. Es teiktu, es būtu tāds bargais onkulis un teiktu, bika pa daudz. Katram motobraucējam ir ķiveri, zābaki, jūs jau zināt, visi tie drošības aksesuāri. Ar ūdens motocikli ir līdzīgi. Mēs visu, ko varam uzkrāmēt virsū gan sev, gan ap sevi. Un tieši tāpēc gan par to, kāpēc slēpes, kāpēc kostīms, kāpēc ķiveri, par to tad vairāk ģirds. Obligātais nosacījums ir viens. Ir vajadzīgs, protams, motocikls un no ekipējuma ir vajadzīga glābšanas veste. Bez glābšanas vestes uz ūdens galvenais nosacījums ir, lai, ja mēs krītam no tā motocikla, lai mūsu dzīvība būtu pasargāta, lai mēs nenoslīgt. Jā. Bieži vien tas trieciens ir tik liels, ka tu pilnīgi uz kādu brīdi zaudē tā kā orientācijas spēju. Tieši tā. Bezsamaņā, ja mēs nonākam, tad mums glābšanas veste ir vienīgais, kas mūs pasargās no aiziešanas bojā. Es varu pateikt godīgi, es šito izmantoju un biju ļoti priecīgs, ka man viņi bija. Tātad šis ir pats galvenais, kas mums ir vajadzīgs. Ja mums ir glābšanas veste, tad mēs esam... Un pareizi jāsēž ir kā, nedrīkst ļurkāties, tad ir jāsavāk tā, lai stingri ap... Tieši tā. Glābšanas vestē ir jābūt pietiekoši stingrai ap ķermeni, lai iekrītot ūdenī nesanāktu, kad glābšanas veste paliek uz ūdens, bet mēs izslīdam no glābšanas vestes ārā. Tas ir vairāk siltumam vai lai mēs nesamērcētos? Kam tas ir īsti domāts? Nē, šis ir vairāk siltumam. Tieši šis konkrētais, šo sauc par hidrotērpu. Ja? Hidrotērps šis ir konkrētais slapjā tipa hidrotērps, 2 mm biezumā. Tas nozīmē tā, ja mēs viņu uzvelkam un iekrītam ūdenī, tad, protams, ūdens iet cauri, bet ķermeņa temperatūra saglabājās un mēs nejūtam to augstumu. Un līdz ar to mēs komfortablāk jūtamies. Ir slāpi, bet silti. Ja laiks ir pietiekoši silts, bet ir pienācis varbūt vakars, varbūt vējš, tad mēs varam vilkt šāda veida krekliņu, likra, tā tautas valodā saucās. Lai nesapūš muguru. Lai nesapūš muguru, viņš ir aiztur vēju, drusku uztur ķermeņa temperatūru. Lai labāk varētu noturēties pie motocikla stūris, mēs varam lietot speciālus cimdus, kas ir paredzēti braukšanai ar motociklu. Uzvelkot cimdus, viņus savelkam. Un tā galvenā doma ir tāda, lai rokas neizslīd, ja? Tieši tā. Galvenā doma ir, tas ir gan braukšanai ar motociklu, gan lietojot papildus aksesuārus. Piemēram, braucot ar ūdensslēpēm, braucot ar piepūšamo pūsli vai ar wakeboardu, cimdi ir ļoti vajadzīga lietiņa. Un pilnīgi pierasts normāls slēpes par slēpēm, tā kā būtu skaidrs. Ar tām mēs aizāķējamies aiz tā āķi, ko mēs rādījām mocītī un... Mēģinām braukt. Mēģinām braukt. To mēs arī mēģināsim šodien. Jā, ir tā, kad ūdensslēpes, jā, šeit mēs redzam universālas ūdensslēpes ar regulējumiem, stiprinājumiem, kur principā iegādājoties šādas ūdensslēpes. Kājas izmēram nav nozīme. Kājas izmēram nav nozīme un braucējas varam arī nav nozīme. Ja jūs negribat braukt profesionāli, bet gribat vienkārši paslēpot, tad izmantojam šādas ūdensslēpes, no kuras viena ūdensslēpe, piemēram, ir arī monoslēpe. Dubultā. Viņas ir dubultās, bet viena ir monoslēpe. Tas nozīmē to, ka mēs iemācamies braukt ar 2 slēpēm, liekas jau paliek garlaicīgi, vajag kaut kādu attīstību braukšanā, tātad mēs varam mēģināt braukt ar 1 slēpi. Tas ir tāds, jau solis uz priekšu. Tad, kā mēs braucam ar 1 slēpi, tas nozīmē, ka mēs tiešām mākam slēpot. Jā.
Principā es braucu ar vienu slēpi, bet šodien es pamēģināšu ar divām. Bet tu arī parādīsi, kā arī ar vienu. Pēc tam parādīšu arī ar vienu. Tā kā mēs redzēsim visu. Showtime. Showtime. Davai! Tad mēs varam redzēt, kādu prieku var sagādāt vasarā šī ūdens slēpošana. Bija ar 2 slēpēm, redzējām, kā nomet vienu slēpu, un šeit mēs redzam finišu ar vienu slēpi. Man sajūg slēpes, pieliku otru slēpi un dabūju braukt ar vienu slēpi bez aizmugurējās stipras. Nu, bet kā mēs redzam, var braukt arī bez aizmugurējā stiprinājuma ar vienu slēpi. Galvenais būtu tikai vēlēšanās. Man liekas, ka viens no tādiem interesantākajiem braucamiem pielietojuma ziņā. Viņš principā ir divvietīgais, teiksim, izmantojamība ir tāda. Viens variants mēs varam, Lūs var mēģināt atkārtot manas kustības. Mēs varam sēdēt šādi. Ērti vizināties. Nu, tas ir tā, ka principā ir tikai jāturās. Es zinu, pilnīgs, kā lai saka, nu, ka galīgais izlaidies. Galīgais izlaidies. Nākamais veids, kā mēs varam braukt ar šo skaisto braucamo, ir šādi. Turamies. Uzguļās virsū, jā? Uzguļās virsū, jā. Un tā atrakcija, kā es esmu ievērojis, ir tāda, kurš man nosviedīs zemē. Jā, apmēram, kurš ilgāk noturēsies. Es zināt, kāds lods ir uz rokā. Ja tu neesi tā pieredz, ir ļoti labi. Par šo tēlu, kas ir jāzina? Ja teiksim, cilvēks grib trenēties, braukt, vispirms ir jāiemācās ar slēpēm braukt vai var mācīties? Ar tēlu vienkāršāk braukt, jo šeit ir viena kāja, viss abas divas kopā. Ir iemaņas, bet diezgan ātri var iemācīties. Ar slēpēm ir... Un kā tad ir tā tehnoloģija, tehnika? Nu, lai izstrādā slēpēm, es zinu, ka man mācīja savelcies, tad tā slēpes tā turi. Ir viens variants, ka var lekt no laipas. Un otrs variants, ieguļoties ūdenī, ceļus pieliekot pie krūtīm, izceļot dēlu uz āru un lēnām izcelties, slīdēt arī izvelk ar laivu vai ar ūdens mocu izvelk un nostājās uz virsmas. Un tad tālāk jau vienkārši turies? Jā, turās un tad jau... Tad jūs tad to kruto metodi, jā, tad lecienā? Nu, jā, pamēģināsim. Skatīsimies. Ūdens tehnika ir, protams, ar daudz dažādām rūpēm. Viņa kaut kur ir jāglabā un arī jāapkop un ziemā jāglabā. Bet ūdens mocis tādā ziņā izceļās ar to, ka viņš ir viegli glabājams. Nav kā laiva. Jā, nav kā laiva, viņš ir kompakts, arī transportējams viegli. Viņu var jebkur aizvest uz jebkuru ūdens tilpni, kur ir atļauts lietot viņu, protams. Un glabāt var mājā, turpat garažā, vienalga, kur pieāķē piekabīti aizbrauc un var daudz lietas darīt. Var slēpot. Teiksim, var vienkārši vizināties, var ceļot un baudām lietu. Kāds bija ūdens? Likās ka augstnē. Tā forši. Iznāca arī nokrist, kas pa vainu? Vienkārši griezos tā, nesadāprēt. Bet tas tā, pirmā reize šogad. Par ūdens močiem mēs vēl arī stāstīsim un rādīsim, jo gal galā vasarā brauc ne tikai parastiem močiem, bet arī ar ūdens braucamajiem. Jūs redzat, šļakats iet pa gaisu, un jebkurā gadījumā tā arī ir tāda zinām tīkama atpūta, jo stūris forma tieši tāda pat kā mocītim. Nevelti saucās ūdens motocikls. Oriģināla bilde ar Easy Rider motociklu šeit Latvijā, kā tas ir iespējams, kas ir tās autors un ko viņš ir pieredzējis. Par to mēs nākamajā reizē. Lai jums foršs vakars un atcerieties vienu, ka braukt vasarā mocīt tomēr ir forši, lai veicās.